6. pants 1. Jāņa vēstulē, 4. nodaļa, 1. līdz 6. pants. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu, miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga, un pasaule klausa viņus. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Amen. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies, ka Tavs vārds ir dzīvs un ka tas runā patiesību, Tēvs, ka tas runā to, kas ir īsts un dzīvs. Tēvs runā uz mūsu sirdīm tā, lai mēs to saprotam, un Tēvs runā to, kas mūs stiprina un iedrošina vēl vairāk paļauties uz Tevi. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Sēdiet. Jā, un domājot par šo jauno gadu, kā mums iesākt šo jauno gadu, kā lai mēs ejam uz priekšu un kā mēs varētu vairāk tuvoties Dievam. Tas ir caur Dievu vārdu, un ar Dievu vārdu mēs varam vairāk turēties pretīm velnam, turēties pretī maldu mācībām, kā jau mēs arvien vairāk par to dzirdam un saprotam, ka kaut kas traucē mums tuvoties Dievam, kaut kas grib nobojāt to ceļu, kā mēs varētu tuvoties. Un līdzīgi kā ar dubļiem, ar kuriem Jēzus dziedināja aklo. Tie jau nebija Izraēlas brīnumainie dubļi. Tas bija Jēzus spēks. Un tā ir Jēzus vadība. Un kā mēs varam saprast, kas mēs esam? Vai tevī ir atziņa, ka tu esi Dieva bērns? Vai varbūt tu to apšaubi? Bet lai tas ir drošs, stiprs pamats, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par glābēju, tu esi Dieva bērns. Ja tu esi nožēlojis visu grēkus un visu veco dzīvi atdevis Jēzum, tu esi Dieva bērns. Un Jāņā 3. nodaļā, 30. pantā ir rakstīts šādi vārdi: Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Un šis ir mans novēlējums tev jaunajā gadā, lai Jēzus aug augumā tevī, un tu pats ej mazumā. Tavs vēlms, iekāras, iegribas, ka tas iet mazumā. Un šo Jānis Kristītājs teica par Jēzu, ka Jēzum vajadzētu iet augumā, un man iet mazumā. Un tas ir, kā mēs esam kā kristieši pazemīgi. Vai mēs ļausim, ka Kristus pārņem manas dzīves vadību? Vai mēs spējam būt tādi, nevis es būšu priekšnieks, bet Kristus būs priekšnieks. Kristu nāc un vadi manu dzīvi. Un ka mēs labprātīgi to nododam Kristum. Labprātīgi ļaujam Kristum vadīt manu dzīvi. Un labi klāsies tiem kristiešiem, kas to atļaus, kas ļaus Kristum iet vairumā. Un par to arī domājot uz priekšu, ka pasaulē ir maldu mācības un ka mūsos Dievs ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Un pats 1. pants šajā 1. Jāņa vēstulē 4. nodaļa 1. pants: Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Ja Jēzus laikā jau to teica, ka daudz ir izgājuši maldu mācības un viltus pravieši ir izgājuši pasaulē, tad šodien vēl jau vairāk.
Šodien vēl jau vairāk gribēs mūs novirzīt no ceļa. Sātans jau viltīgi dara. Viņš dara līdzīgi kā Jēzus, bet ne tieši tā. Viņš dara līdzīgas lietas, kā Jēzus ir darījis, bet ne tieši tā. Un tikai pamazām mūs novirzīt no Jēzus patiesības un no tā, ka mums ir personīgas attiecības ar Dievu. Mums jābūt personīgai lūkšanai, mums jābūt personīgam laikam ar Dievu. Un mums arī šobrīd ir daudz iespēju novirzīties no ceļa. Telefoni, datori, ļoti daudz informācijas, internets, ļoti daudz maldu mācības un varbūt tās arī šie elki. Kas ir elks? Elks ir kaut kas tāds, kas mēs esam nolikuši augstāk, bet tas nav Dievs. Elks ir elka stabs vai elka lieta vai cilvēks vai kāda darbība, ko mēs darām, praktizējam, tas mūs novirz no Dieva. Un to Sātanam to vien tikai vajag. Bet ja mēs lasām Dieva vārdu, mēs būsim noankaroti patiesībā. Dieva vārds ir Dieva prāts tavā dzīvē. Dieva vārds ir Dieva griba tavā dzīvē. Viņš grib, ka tu esi atpestīts, viņš grib, ka tu esi brīvs. Un vai mēs lasām? Vai mēs lasām un meklējam Dieva prātu? Un Mateja 7. nodaļa, 15. 16. pants saka šādus vārdus. Sargājieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk auju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dažiem? Mums pastāvīgi jābūt ir modriem. Tā kā jau es minēju, mums ir jābūt modriem, kas notiek apkārt. Mēs visu laiku skanējam, vai tas saskan ar Dievu vārdu, vai tas saskan ar Dievu prātu. Un varētu nākt arī mīlīgi cilvēki, labprātīgi cilvēki. Jā, mēs jau varēsim tur kaut ko kopā darīt un varbūt darām tā un varbūt vēl kādas lietas pamēģinam, bet vai tas saskan ar Dievu prātu, vai tas saskan ar Dievu gribu. Un mēs varēsim saprast, vai tas saskan ar Dievu gribu, ja mēs paliekam Dievā. Ja mēs atļaujam Jēzu ienākt šajā situācijā, es gribu lūgt par to. Vai tas saskan ar Bībeli, ka mēs varētu lasīt to kā pamācību. Ejot uz priekšu, 2. pants, no tā atzīsiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ja mēs atpazīsim svētības, ko Jēzus ir devis, mēs arī spēsim atpazīt to, kas nav no Dieva. Ja mēs spējam atpazīt, jā, šis ir Dieva darbs manā dzīvē, un tās lietas ir manas svētības, ko mēs varam arī pieņemt, mēs spēsim arī atpazīt, kas nav no Sātana, kas ir no Sātana, kas nav no Dieva. Un mēs atpazīstam Jēzus klātbūtni, un mēs atpazīstam, ka Kristus ir nācis mūsu grēku dēļ. Un mēs pieņemam šo dāvanu. Viņš nāca mīlestības dēļ, un tas ir tas, ar ko mēs varam dzīvot. Dievs tik ļoti man mīl, ka man ir vērts dzīvot. Man ir vērts dzīvot un nevis apstāties. Man ir vērts dzīvot kopā ar Dievu. Un 3. pantā ir rakstīts šādi vārdi, un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Un šeit tiek novilkta skaidra robeža par katru garu. Vai no Sātana gars, vai ir Dieva gars. Un Sātans nekad negribēs dot godu Kristum. Viņš nekad negribēs dot godu Kristum vai Dievam vai Dieva darbam. Viņš līdzīgi darīs, bet ne līdz galam. Viņš līdzīgi darīs, bet ne līdz galam kā Kristus. Un lai Dievs stiprina mūs katru vienu, ka mūsos ir šī spēja izšķirt, kas ir no pasaules un kas ir
no Dieva. Un 2. Jāņa vēstulē, 1. nodaļa, 7. pantā, jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tas ir maldinātājs un antikrists. Ar to domājot, ka Jēzus nāca uz šīs pasaules, viņš piedzima kā cilvēks, viņš dzīvoja šo pasaules dzīvi kā cilvēks, viņu nogalināja pie krusta. Bet viņš cēlās augšā. Un Sātans to gribēs noliegt. Viņš gribēs noliegt Kristus uzvaru pār nāvi. Un pants, par ko man visvairāk šajā reizē bija jādomā, 4. pants. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas ir pasaulē. To Kristus saka, pirms viņu pienaglo krustā. Un citos tulkojumos vēl vairāk tiek uzsvērts, jūs jau esat uzvarējuši. Jūs jau esat saņēmuši šo uzvaru. Jums jau ir uzvara. Un kad apliecina katram ticīgajam, jūs bērniņi. Jūs esat Dieva bērniņi. Un esat no Dieva. Un tas tā kā, kas ir mūsos, ir daudz vairāk nekā kas ir pasaulē. Mēs esam no Dieva, mēs esam pie Dieva, un Dievs ir radītājs. Un pat Sātans ar visām savām viltībām, iespējām un meliem, viņš ir tikai radījums. Viņš nav radītājs. Un to mums ir jāsaprot, ka mēs esam Dieva pusē un mēs esam ar Dievu. Un mums jāsaprot, ka Kristus uzvar pār nāvi un Kristus uzvar pār grēku. Kā tad to ikdienā, kā mēs to varam saprast? Mums ir iespēja darīt kādas lietas un mums ir iespējas darīt, kā to darīt. Vai mēs to darām pēc sava prāta, mēs darām, varam tur kaut kā iztikt cauri vai vēl kādas lietas, bet vai mēs iecinām Dievu, vai mēs esam lūguši Dievu par to. Dievs var svētīt to, ja mēs lūdzam to. Dievs svētī šo lietu, un vai tas ir pēc tavu prāta? Vai mēs iecinām Dievu šajā situācijā? Un Jāņa 16. nodaļa, 33. pants saka šādus vārdus: to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un Jēzus runā par grūtībām. Vienlaiks mums ir grūtības, bet tāpat laikā mums ir miers un paļāvība uz Kristu. Ka mēs iziesim šai dzīvē cauri, iziesim šai situācijai cauri, mēs arī šo gadu nodzīvosim kopā tik tālu, cik viņš mums ļaus dzīvot. To mēs nezinām, kurā dienā viņš mūs sauks mājās, bet kamēr mēs esam šeit, mēs ejam kopā ar Kristu, un tas ir drošs ceļš, un tas ir vislabākais ceļš. Un 1. Jāņa 5. nodaļa, 4. pants saka šādus vārdus, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Mēs savādāk nespēsim uzvarēt šo situāciju, kur mēs esam. Šo pasauli mēs nespēsim uzvarēt, mēs nespēsim iet sekmīgi tālāk, ja mēs neticēsim, ka Kristus ir uzvarētājs, ka Kristus ir Dieva dēls, ka Kristus nomir par tevi un augšām cēlās. Un ejot uz priekšu, Jēkaba vēstulē 4. nodaļa, 7. pants, tad padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam, viņš bēgs no jums. Padodieties Dievam un stājieties pretīm melnam. Un tā ir aktīva darbība. Mēs nevis pagriežam muguru un neskatāmies uz viņu, bet mēs stāvam pretī. Un tā ir aktīva darbība. Mēs stāvam pretī ar tiem līdzekļiem, ko Dievs mums ir devis. Viņš mums ir devis savu vārdu, viņš mums ir devis
lūgšanas iespēja. Tā ir garīga cīņa. Tas viss, kas notiek pasaulē, ja mums ir kādi konflikti ar neticīgajiem, tā ir garīga cīņa. Ja arī savā starpā ir kāds nesaprašanās, Sātans grib izšaubīt. Sātans grib novest no ceļa, ievest nemierā. Un mums šeit ir jāapzinās, ka mēs esam pestīti. Mēs jau esam pestīti. Mums nav nekas nevienam jāpierāda, ka mums jau ir Kristus uzvara. Bet ka mēs iesim cauri šai situācijai ar apziņu, lai kā tas arī beigtos, es eju kopā ar Dievu. Un Dieva vārds ir kā garas zobens. Mēs lasām Dieva vārdā par savu situāciju. Un Dievs skaidri runās uz tevi. Un arī lūgšanas. Lūgšanas tev dod patiesību. Un caur šo mēs vienkārši pakļaujam savu dzīvi Jēzum. Mēs atļaujam, Dievs rīkojas manā dzīvē. Un mēs stāvam pretī Sātanam ar Dievu vārdu. Un mēs uzticamies tam, ka Sātans atkāpsies, jo mēs esam ar Dievu. Un ejot uz priekšu, 1. Jāņa 4. nodaļa 5. pants. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga un pasaule klausa viņus. Tas ir pasaulīgs. Ja ir pasaules doma, tā ir pasaulīga ideja, vēstījums un rezultāts ir pasaulīgai auditorijai, pasaulīgiem klausītājiem. Tas būs uzrunājoši. Un tas aicina, ka mēs spējam spriest kā Dieva bērni. Vai mēs spējam spriest kā Dieva bērni, kāds ir Dieva domas? Ja mēs pazīstam Dievu, mēs lasām Bībeli, mēs pazīstam Dievu, tad mēs arī saprotam, ko Dievs par to domā. Vai Dievam tas ir patīkami, vai Dievam tas ir pretīgi, vai mēs izšķiram, no kāda avota tas nāk. Un 6. pantā mēs esam no Dieva. Kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Un šeit atkal tiek nošķirta skaidra robeža. Kas nav no Dieva, tas neklausa mūs. No tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Un šeit Dievs runā uz tevi un mani, kā tad dzīvot šo jauno gadu. Vai man iet šo ceļu vai otru ceļu. Un kā es varu izšķirt. Un Jāņa 10. nodaļa, 27. pants saka šādus vārdus. Manas āvis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Vai mēs esam tādas āvis, kas sekotu Jēzum? Vai mēs esam tādi brāļi un māsas, kas mēģinam ieraudzīt, kur es vēl vairāk var tuvoties Dievam, kur es vēl vairāk var iet mazumā kā personība, kā pats, un kur Dievs var vairāk ienākt manā sirdī. Un gribu noslēgt ar 1. Jāņa 4. nodaļas 7. līdz 15. pāntu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzamā kļūs ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis, ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, un viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinam, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju.
kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Lai Dievs svētī, ka mēs spējam apliecināt, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus ir tas, kurš nāca par mums, lai mēs dzīvotu mūžīgi, lai mēs varētu saņemt dzīvību un lai mēs varētu nodzīvot tādu dzīvi, kā Dievs būtu gribējis. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, ka mēs patiesi spējam iet mazumā, bet Tu vairumā, ka Tu paliec lielāks un Tēvs. Mēs paļaujoties jau uz to, ka Tu jau esi uzvarējis, varam dzīvot ar tādu sirdi. Tēvs, ar uzvarētāju sirdi, ka mēs varam dzīvot un kalpot Tev, Dievs. Pazemībā, bet Tēvs ar apziņu, ka Tu esi uzvarējis nāvi, ka Tu esi uzvarējis grēku. Tēvs nāc un sašķel un izārda visas tās Sātana iesētās sēklas un dīkstus, kas jau varbūt aug, Tēvs, ka Tu tos izcel gaismā un parādi, Dievs, ka mēs no tiem visiem spējam atteikties. Ka elkiem nav vietas mūsu dzīvē, ka Sātanam nav vietas mūsu dzīvē. Dievs nāc un palīdz mums katram vienam dzīvot šo dzīvi tā, kā Tu to būtu gribējis. Svētī mūs šajā jaunajā gadā, ieejot ar Tavu vārdu, ar ticību uz Tevi, ar paļāvību un uzticēšanos, ka Tu mūs nepamet. Un Dievs dod, ka arī mēs šajā gadā augam ticībā un tuvojamies Tev, Dievs. Ļauj mums Tevi vairāk iepazīt un Tev tuvoties. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen.